Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, here it comes. Golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Labrīt, mani mīļie, labrīt, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā, esiet sveicināti lieldienu brīvdienu vlogā. Es sākotnēji nebiju plānojusi filmēt šajās lieldienu brīvdienās, es biju plānojusi vienkārši atpūsties un izbaudīt, bet tā kā mums ir šādi tādi jautri plāni priekšā, es domāju, kāpēc gan neuzfilmēt un nepaņemt jūs līdzi mūsu lieldienu brīvdienās. Bet jā, ir sestdiena, pulkstens ir 11, mēs ar Markusiņu esam sataisījušies un dodamies sestdienas brokastīs ar meitnēm. Mūsu sākotnējais plāns bija braukt uz jaunu vietu, kas saucās Čambao Rīga, ja nemaldos. Ja es pareizi atminos, es jau pamanīju viņus kādu laiku atpakaļ Instagramā. Tas ir tāds kā meksikāņu restorāns, un mēs gribējām aiziet tur arī brokastīs, jo brokastis izskatījās tīri labas. Mēs sākotnēji gribējām iet uz turieni, bet mums īsti tas neizdosies, jo izrādās, ka viņi lieldienu brīvdienās nestrādā, kas man personīgi bija neliels pārsteigums, jo, manuprāt, tieši brīvdienas ir tas laiks, kad pie viņiem varētu nākt daudz klientu. Bet labi, tas, protams, ir katra uzņēmuma ziņā, strādāt vai nestrādāt brīvdienās. Es saprotu arī, ka cilvēkiem gribas atpūsties. Tā kā jā, pulkstens ir 11, mēs jau kavējam, tā kā braucam garšīgās brokastīs. Nu tā, kā redzat, esam atpakaļ mājās. Es izdomāju, ka es gribu iztaisnot matus, jo no rīta es to nepaspēju, jo kā parasti biju steigā. Un jā, satikāmies ar meitenēm, paēdām brokastis, bijām jau mūsu pārbaudītajā vērtībā dārtā, kas tur galerija Rīga, paēdām brokastis, pārunājāmies un tagad atbraucām mājās. Es iztaisnoju matus un mēs tūlīt atkal dodamies tālāk. Aizvedīsim Markusiņu pie omītes un mums ar vīru pa ilgiem laikiem būs kino randiņš. Es neteiktu, ka mēs ejam uz filmu, uz kuru es gribēju iet, bet labi, kāda starpība? Ja mums ir iespēja, tad tā ir jāizmanto. Es ļoti gribēju iet uz Kāpu 2, savukārt man vīrs gribēja iet uz Kongu pret Godzillu. Nu labi, es viņam piekāpos, tā kā aizvedīsim Markusu pie omītes, viņi tur krāsos olas un labi pavadīs laiku, tikmēr mēs ar vīru pabaudīsim laiku divatā.
pēc lieldienas. Šorīt ir lieldienu rīts. Es ceru, ka protams, jūs šo video skatāties jau pēc tam, kad lieldienas būs pagājušas, tāpēc es ceru, ka jūs šo svētkus pavadījāt tieši tā, kā jūs vēlējāties, bet pulkstens ir nedaudz pāri 12. Es dotajā brīdī taisos dienai, jo mēs pavisam drīz dodamies uz lieldienu svinībām, proti mēs šogad svinēsim lieldienas pie manas vīramātes, kura ļoti laipni mūs uzaicināja, par ko es ļoti priecājos, jo principā kad es meklēju informāciju par to, kur varētu svinēt, kur varētu aizbraukt, vienīgās lielās svinības, protams, ir Brīvdabas muzejā, bet mēs jau tur bijām pagājuši gadu, un katru gadu darīt vienu un to pašu kaut kā negribas. Es vēl sākumā biju iedomājusies, ka varbūt varētu aizbraukt rīt, kas ir otrās lieldienas, bet viņiem svinēšana notiek tikai šodien. Tā kā es vēl īsti nezinu, ko mēs darīsim rīt, bet man īstenībā gribētos aizbraukt piknikā. Bet jā, tas ir rītdien, par rītdienu domāsim šovakar. Tagad es taisos, mēs pavisam drīz brauksim. Mums ir jāiebrauc veikalā, jānopērk ogas un kaut kas padzerties, jāaizbrauc manai mammai pakaļ, un tad jau mēs brauksim. Bet jā, runājot par vakardienas filmu, es sapratu, ka es nemaz neesmu ar jums parunājusies un pastāstījusi. Man jums ir jāsaka, ka man ļoti patika. Ņemot vērā, ka es neesmu tāda žanra fans, un tas ir viens no pēdējiem žanriem, ko es izvēlētos, kad es skatos filmu. Man ļoti patika, es biju ļoti interesēta visu filmas laiku, man ļoti patika gan specifekti, gan varoņi, gan storytimes, katrā ziņā jā. Pat ja jūs neesat šāda tipa, šāda žanra filmu cienītājs, tad Kongs un Godzilla ļoti laba filma ir tā vērta. Un pēc tam mēs aizbraucām līdz Olimpijai, nopirkām šo to paēst. Es iegāju arī Trade House, uztaisīju sev mini shoppingu ar produktiņiem. Es padalīšos nedaudz vēlāk, gribēju tagad, bet īsti vairs nav laika. Bet jā, teikšu, ka ir ļoti ilgojos pēc mazā runcīša, jo gan vakarā, gan šorīt no rīta bija diezgan dīvaina sajūta, ka neviens nesauc mammu 250 reizes, nevienam neko nevajag, viss ir kārtībā, māja ir kārtībā, ir pilnīgs miers un klusums. Parasti, kad mēs Markusiņu atstājam pie omītēm, mēs paši kaut kur dodamies, bet šoreiz mēs izdomājām, ka mēs vienkārši atpūtīsimies mājās. Un jā, es nekad nedomāju, ka man varētu būt tādas sajūtas. Viens vakars un viens rīts bija forši, bet es esmu gatava doties un samīļot savu mazo runcīti. Tā kā tādas ir manas mammas pārdomas vakarā un šorīt no rīta.
mani mīļie, labvakar, pulkstens ir jau 9. Mēs kādu brītiņu atpakaļ atgriezāmies mājās. Mēs beigās bijām daudz ilgāk nekā sākotnēji bija plānots, bet gāja ļoti forši, ļoti ģimeniski. Mēs garšīgi paēdām, parunājāmies. Mums bija lieldienu aktivitātes, tā kā viss bija ļoti, ļoti forši. Un pēc tam mēs aizvedām vēl manai mammai parādīt mūsu zemes gabalu, jo mēs līdz šim to nebijām izdarījuši, lai mamma arī var paskatīties, kamēr tur vēl nav sākušies celtniecības darbi. Un jā, tad mēs atbraucām mājās, skatāmies vasarā. Un jā, tagad mēs skatāmies Aquamenu 2, un man jāsaka, ka es esmu nedaudz vīlusies. Man ļoti patika pirmā daļa, bet tagad es skatos un es priecājos, ka mēs neaizgājām uz otro daļu, jo jā, man nav tā, ka es esmu sajūsmā. Šodien bija ļoti forša un ģimeniska diena. Vīrs aizbrauca tikko uz maķīti, tā kā es domāju, ka mēs šo vakaru pavadīsim pavisam mierīgi un pavisam drīz dosimies atpūsties. Bet ar jums mēs tiekamies rīt, jo es beidzot gribu parādīt, ko es nopirku Trade House. Labrīt, mani mīļie, labrīt pēdējā lieldienu brīvdienā. Pulkstens ir 10:44 minūtes. Es veicu savu rīta kopšanas rutīnu. Es domāju, ka šodien man arī ar to pietiks, un es nekrāsošos, ļaušu savai sejas ādai elpot, atpūsties, jo es jau tā krāsojos gandrīz katru dienu. Tāpēc, jā, es izdomāju, ka šodien varbūt es uzlikšu tikai CC serumu, bet vairāk arī neko. Protams, ka mans skropstu augšanas serums no Ampure ļoti patīk, lietoju jau principā gadu ar maziem pārtraukumiem. Un jā, starp citu, varbūt jūs atceraties, es kādu laiciņu atpakaļ nopirku šo te krēmu no Institūta Estederm ar spirulīnu, bet man jāsaka, ka es neesmu ļoti lielā sajūsmā par šo produkciju, un es nezinu, vai es atkārtošu. Bet jā, es izdomāju, ka kamēr es veicu savu sejas rīta kopšanas rutīnu, un mēs vēl esam mājās, es izdomāju, ka es varētu parādīt manus pirkumus no Trade House. Ja jūs nesat dzirdējuši par Trade House, tad viņi kādu laiciņu atpakaļ atvērās Olimpijā, un šis veikals ir interesants ar to, ka tur ir daudz dažādi brendi, kuri nekur citur nav pieejami, piemēram, Ofra Cosmetics, Sigma, daudz dažādi sejas kopšanas brendi, un es arī šo to paņēmu sev. Es īstenībā tur iegāju, jo es gribēju atrast sev jaunu sejas mazgāšanas līdzekli, jo, ja jūs atceraties kādu laiciņu atpakaļ, es nopirku šīs te putiņas no Institūta Estederm, bet teikšu godīgi, man līdz galam kaut kas nepatika, tāpēc es izdomāju, ka es gribu atrast kaut ko citu. Un es iegāju šajā te Trade House. Sākumā es tur staigāju apkārt un pati skatījos, bet pēc tam pie manis piegāja konsultanti un pajautāja, ko es meklēju, un es viņai pastāstīju situāciju, ka man bija Institūta Estederm, bet man ne īpaši viņš patika, vai viņa var kaut ko ieteikt. Un viņa ieteica šādu te attīrošo želeju no Skin House ar aloju. Palutini savu ādu ar maigām krēdveida sejas putām. Galvenā sastāvdaļa ir alvejas ekstrakts, tā kā šādi te izskatās pudelīte, tā kā noteikti pamēģināšu, un tad, protams, man vajadzēja paņemt vēl šo to. Pirmkārt, es ieraudzīju šos te kosmētikas sūklīšus no Real Techniques. Tie ir vienīgie kosmētikas sūklīši, kurus es lietoju ikdienā. Kur man vienmēr kosmētikas maciņā ir 2, kurus es lietoju uz riņķi, bet es izdomāju, ka jau es esmu tur un viņi tur ir, tad jāpaņem
lai man būtu rezervē. Tad es gāju garām visām ailēm, kur ir kosmētikas sotiņas, kur ir dažādi piedurumi skropstu audzēšanas meistariem, skropstu pieaudzēšanas meistariem, un es ieraudzīju, ka viņiem ir Sigma otas, un cik es esmu dzirdējusi, Sigmai ir ļoti, ļoti labas kosmētikas sodas, un es paņēmu divas, viena šāda te tonālajam krēmam, un otra šāda te kontūrēšanai. Tā kā jā, paņēmu šādas te divas. Tad, jau ejot ārā no veikala, ejot uz kasi, es aizgāju līdz produktiem, kas ir paredzēti matu kopšanai, un es jau kādu laiku skatos uz Balmain produkciju, bet es nekad neko neņēmu, un es sāku visu kaut ko smaržot, un es ieraudzīju smaržas, kas ir paredzētas konkrēti matiem, un šīs smaržas bija vienkārši dievīgas, bet mazais tilpums maksāja 112 eiro, un es domāju, nu labi, šoreiz es vēl nepirkšu, nopirkšu nākamreiz, un tad, kad es stāvēju jau pie kases un runājos ar pārdevēju, viņa teica, es pastāstīju, ka man ļoti ir iepatikušās šīs matu smaržas, bet nu šoreiz es neņemšu, un viņa saka, bet leave-in kondicionieris smaržo tieši tāpat. Un jā, es nenoturējos un paņēmu. Smarža ir vienkārši fantastiska. Man ir ļoti grūti aprakstīt, kas šī ir par smaržu, bet viņa ir svaiga, tīru matu smaržu, it kā tu būtu tikko iznākusi no salona. Tā kā es izdomāju paņemt un izmēģināt, došu ziņu, kā man patīk. Tādi ir mani pirkumi no Trade House. Tūlīt pabeigšu taisīties, un mēs šodien izdomājām, ka mēs brauksim vērot lidmašīnu. Vīrs ar Markusu nogāja lejā uz mašīnu, savukārt es slēpju kinderolas Markusam. Es gribēju to izdarīt šorīt agri no rīta, bet, protams, ka es nevarēju piecelties un vispār aizmirstu par to, ka mēs esam nopirkuši viņam kinderolas. Tā kā jā, mums ir 6 kinderolas, 3, es jau esmu, 7 kinderolas, 4, 1, 2, 4 jau es esmu paslēpusi, un man vēl ir jāpaslēp 3. Es jums saku, lieldienu brīvdienas ir pagājušas, ir laiks atgriezties realitātē, un man jāsaka, pilnīgi godīgi, ja vakar es biju noskaņota būt ļoti produktīva un celties agri un darboties. Man ir vesels milzīgs to-do lists, ko es gribu darīt. Es gribu pamazām sākt visu lielo pavasara tīrīšanu, tad šodien es vispār nevarēju piecelties, un vēl jau vairāk nav tā, ka man ļoti gribās kaut ko darīt. Bet nu, nekas gan jau es iešūpošos un viss būs labi, bet jā, tas, ko es noteikti gribu tuvākajā laikā, ko izdarīt kopā ar jums, ir uztaisīt garderobas revīziju, jo es vairs nespēju skatīties uz visiem saviem džemperiem un biezajām jakām, gribu aizbraukt uz boksiem. Pirmkārt, es gribu izrevidēt
manas drēbes, otrkārt es gribu izrevidēt Markusa drēbītes, jo es atceros, ka man bija diezgan daudz neitrālas krāsas drēbītes, ko es atstāju. Tāds ir plāns tuvākajām dienām. Ir ieplānoti arī dažādi ārsta apmeklējumi, un, protams, es jūs ņemšu visos savos piedzīvojumos līdzi, kā jau es esmu to pieradusi darīt. Bet jā, vakar mēs beigās neaizbraucām vērot lidmašīnas, mēs aizbraucām uz Slokas ezera taku un gāja ļoti forši, mēs forši izstaigājāmies, bet tā, kas sākumā mūs sagaidīja diezgan liels pārsteigums, tā bija purva odze, kā jūs redzējāt. Un mēs diezgan visi sabijāmies, jo vīrs viņai gandrīz uzkāpa virsū. Labi, ka es viņu pamanīju, jo viņa bija diezgan nemanāma. Tā kā jā, tāda nedaudz bailīga pieredze, bet viss beidzās labi. Visi esam sveiki un veseli. Un jā, atkal var sākties darba nedēļa. Paldies, ka ieskatījāties mūsu nelielajās lieldienu brīvdienu aktivitātēs. Un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā!